Ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bondaram. Jā, ministrs kundze, paldies, ka radāt laiku atnākt šodien uz šo jautājumu atbilžu sesiju. Man ir ļoti vienkārši jautājums. Mājokļu galvojuma programma ir tāda programma, ko mēs kā Saeima esam faktiski pieņēmuši, lai veicinātu galvojumu izsniegšanu tām Latvijas jaunajām ģimenēm, kurām ir nepieciešams mājoklis. Vai jūs uzskatāt, ka šādu galvojumu drīkstētu saņemt cilvēki, kur nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi? Paldies. Jums 2 minūtes atbildēm. Programma ir izstrādāta, un ekonomikas ministrija pamatā ir izstrādājusi programmu, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, tām ģimenēm, kas dzīvo Latvijā, kam ir šeit uzturēšanās atļauja un kam ir arī dzīvesvietas deklarācija. Tie ir 2 priekšnosacījumi, kam ir jāizpildās, lai varētu šos atbalstu saņemt. Un, kopumā šķiet, ka programma savu mērķi ir sasniegusi, un blakus tam mērķim, kas ir atbalsts ģimenēm ar bērniem, tām ģimenēm ar bērniem, kas dzīvo Latvijā, arī vēl vienu blakus efektu nodrošinājusi, kas man kā finanšu ministrē ir svarīgi, ir aktivizējusi Latvijas kreditēšanas tirgu, banku sektors ir kļūs aktīvāks beidzot. Varam redzēt, ka pagājušajā gadā dati kreditēšanai ir uzlabojušies, gan mājsaimniecība, gan arī uzņēmē darbības. Un es domāju, ka viens no priekšnosacījumiem ir arī tas, ka mums šī programma šobrīd ir. Paldies. Lūdzu, ieslēdziet vēlreiz mikrofonu deputātam Bondaram. Ministrs kundze, jūs zinat, ka jūs neatbildējāt uz mani jautājumu, jo mans jautājums bija citādāks. Bet labi, manā rīcībā ir informācija, ka šāds galvojums ir saņēmuši cilvēki, kur nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, tātad 3. valstu pilsoņi. Vai jūs uzskatāt, ka Altuma, izsniedzot šādu veidu galvojumus, un ministra kabinets, nepieņemot noteikumos tādu regulējumu, lai šī programma būtu pieejama tikai Latvijas pilsoņu un nepilsoņu ģimenēm, ir pareizi? Un vai jūs kā ministre kaut ko darīsiet, lai novērstu to, ka nākotnē cilvēki, kuri nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, saņem šādu veidu galvojumus? Paldies. Paldies, ministrs kundze, jums 2 minūtes. Īsa atbilde no manas puses. Manā rīcībā savukārt nav tādas informācijas, ka šie galvojumi būtu izsniegti Latvijas nepilsoņiem, kam nav deklarēta dzīves vieta Latvijā. Ja ir tāda informācija, es domāju, ka būtu svarīgi jums arī iepazīstināt ne tikai finanšu ministriju, bet pamatā arī ekonomikas ministriju, jo ekonomikas ministrija izstrādā šīs programmas nosacījumus un kritērijus. Un es domāju, ka, ja ir kādi defekti, tad arī ekonomikas ministrija labprāt tos uzklausīs, un mēs valdībā varam pieņemt lēmumu par programmas nosacījumu maiņām. To, kādas tautības cilvēki vai arī pilsonību cilvēkiem, kas pretendē uz galvojumu, šobrīd Altuma neapkopo. Ja, tas nav kritērijs programmā, līdz ar to nav arī objektīvas informācijas šobrīd vismaz no Altuma puses, kas varētu dot tādu kopainu. Ja. Bet, ja ir kādi atsevišķi gadījumi, kas jums ir zinām, mēs tiešām priecātos par tiem dzirdēt. Ja, jo ir arī otra lieta, par kuru ir bijusi diskusija, tiekoties ar ārvalstīs dzīvojušiem latviešiem. Ka tās latviešu ģimenes, kam ir bērni, kas gribētu atgriezties Latvijā un saņemt šādu galvojumu savu mājokļa iegādē šeit, arī to nevar izdarīt vai ir grūtības izdarīt, ņemot vērā, ka viņiem deklarētās dzīves vietas adreses nav šeit Latvijā. Tā kā, šis ir vēl viens jautājums, kur noteikti ir vērts pacelt un diskutēt, vai ir nepieciešams kādas programmas izmaiņas. Bet atbildīgā par programmas nosacījumiem ir ekonomikas ministrija. Es, protams, no savas puses ar savu atbalstu un viedokli varu palīdzēt, bet svarīgi ir arī precīzi saprast, kur ir problēma, vai tiešām tā ir. Ja? Jo objektīvas informācijas Altuma rīcībā, vismaz arī nākot uz Saeimu, mēģināju saprast, viņi nevarēja sniegt kādas būtiskas, sistemātiskas vai sistēmiskas problēmas. Paldies deputātiem par jautājumiem, paldies ministrē par atbildēm. Līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta un jautājumu atbildežu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies!